Nu, pats pieteikšu. Pašpilsēties. Labi. Jā, nu, esmu Saeimas deputāts, esmu arī Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, bet tas, ko es šeit runāšu, nebūs ne gluži ne ministrijas, ne Saeimas, ne partijas vārdā. Es vienkārši mēģināšu izvirzīt vienu hipotēzi. Un tad jūs varēsiet paskatīties, vai tā hipotēze ir derīga vai nē, un vai viņu vajag apgāst. Mazliet mēs jau pie tā pieskārāmies. Un proti, ideja tāda, ka varai ir jābūt pēc iespējas nepolitiskai, un institūcijai pēc iespējas ir būt rakstīts neatkarīgām, es saprotu, ka pastāvīgām. Jo vairāk, jo labāk. Un kāpēc? Tagad ķeramies pie piemēriem. Mēs jau šeit skatījāmies, es domāju, ka visiem pilnīgi skaidrs, ka drošības iestāžu neatkarība, sāp, knāp, ir laba. Savukārt, parlamentārā kontrola pār drošības iestādēm ir slikta. Ja, teiksim, varam iedomāties, kas notika, kad korumpētie politiķi izdomāja īstenot parlamentāro kontroli. Ja, teiksim, tur bija gan referendumi, gan viss tas pārējais, un pa laimi neiznāca. Savukārt, drošības iestāžu kontrola pār parlamentāriešiem ir ļoti laba. Es domāju, ka mums visiem patīk šausmīgi, kad Urbanovičs nedabūja pielaidi, lai nav prieks visiem. Ne? Īstenībā, sapcīt, diezgan daudz deputātu nedabūja pielaidi. Tā kā es neesmu mēģinājis, nezinu, kā man būtu, ja es... Dzēšanas tēļi? Es domāju, ka deputāti, pirmkārt, viņi ir korumpēti, otrkārt, viņi droši vien ir neusticami. Es domāju, ka viņš ļoti stresējas darbs, depresija kaut ko vajag. Bet mēs jau nekādu nezinu, kādi ir tie argumenti, tā kā droši vien drošības iestādes zina labāk, jau var jābūt, ka ir arī vēl tādi argumenti, to nav iedomājis. Bet, tātad katrā gadījumā, tomēr visiem prieks, ka Urbanovičs nedabūja pielaidi. Pie kā pielaidi? Pie slepenās informācijas. Pie valsts noslēpuma. Ja? Tā. Tātad te mēs par drošības iestādēm visi skaidrs, to es neattīstīšu, mēs te pārunājam. Tagad vēl viena joma, kur visi pilnīgi skaidrs, ka monetārai politikai jābūt pilnīgi neatkarīgai. Jo nedod Dievs, ka politiķi pie tā pieķertos, Latvijas bankas neatkarīgi. Ungārijas politiķi bija izdomājuši pieķerties pie šīs lietas un, protams, ka dabūja pa nagiem no visas pasaules un atrāvās atpakaļ. Kāpēc tas ir tā? Tāpēc, ka politiķi, kā jau Arvīds teica, īsteno savu vēlētāju intereses un tas, protams, ir bezatbildīgi, ka viņi īsteno. Ja? Ko viņi varētu gribēt lielākas pensijas, tātad valsts budžeta deficītu lielāku un tur vēl arī kaut ko citu dara. Lai tas tā nebūtu, tad es domāju, ka jāspēr nākošais solis, un tas arī piedāvāts, tad ne tikai monetārai, bet arī fiskālai politikai jābūt neatkarīgai. Un priekš tam ir fiskālās disciplīnas padome. Tā nav gan vēl izveidota, bet acīm redzot, es tūlīt būs, jo fiskālās disciplīnas likums jau ir iesniegts, tur gan tā padoma nav, bet noteikti izveidos. Bet arī faktiski, pat ja kamēr tā padoma nav izveidota, ja tā īstenībā tā fiskālā politika arī diezgan ir neatkarīga no politiķiem, jo faktiski budžetu sastāda finanšu ministrija, kas ir ierēģiņi, un īstenībā politiķis tur tikai kaut ko sīki piekoriģē. Kādreiz vecākos un sliktākos laikos bija speciāla kvota politiķiem, kur viņi tur varēja dalīt katrs savai skolai, tur kādu mazumiņu. Tagad tas tā īsti vairs nav, tā kā tā politiķa ieteikuma par laimi ir mazinājusies. Sabiedrisko mediju uzraudzība. Tur ir diezgan slikti, vēl pagaidām izskatās, ka viņi ir diezgan politiski, jo to elektroniskā plašsaziņas līdzekļu padomu ieceļ politiķi. Mēs visi tagad redzējām, kā tas ir, kā viņi tur ieceļ. Un tas, protams, nav labi. Nacionāla apvienība bija pagājušajā Saeimā iesniegusi priekšlikumu, ka arī šo vajadzētu veidot neatkarīgi no asociācijām. Toreiz noraidīja, tagad Nacionāla apvienība pozīcijā, varbūt tik ļoti vairs negribās šādu modeli, bet katrai ziņā mēs saprotam, ka noteikti, ka tas, ka politiķi to kontrolē, ir ļoti slikti un vajadzētu kaut kā neatkarīgi. Tad īstenībā arī faktiski valdībai būtu labi nebūt politiskai, jo mēs zinām, ka tagad ir valdībā ļoti daudz nepolitiski ministri, savas nozars profesionāļi, un es domāju, ka sabiedrībai tas
ļoti patīk. Teiksim, es domāju, optimāli būtu, kad faktiski arī viss nozars, ministri būtu nozars profesionāli, tas pavisam patīk. Tātad, ko vēl? Kādreiz bija valsts uzņēmumiem padomus, kurā strādāja politiķi, pa laimi tagad tas ir likvidēts. Viņi gan nelieši ir ielīduši valdēs, kas, protams, ir slikti, bet es domāju, ka to varētu arī depolitizēt, un līdz ar to pie tā tiek strādāts, ka, teiksim, šobrīd ir vienots, teiksim, tāds institūcija būs, kas pāraudzīs valsts uzņēmumus, un tur politiķi varētu nebūt. Līdzīgi ir ar ostām, teiksim, pat mēs redzējām vienu traku lietu arī no manas ministrijas, ministrs ielika politisku cilvēku Rīgas brīvostas valdē, ja, teiksim, tūlīt uzradās interešu konflikts, viņi gan par to nezināja pirms tam, bet, ministrs to ņēma vērā un citās ostu valdēs salika ierēģus. Vai arī tūlīt saliks, ja es nezinu, cik derīgi un tā var rīkoši. Lūk, tad, līdz ar to, ja piemēram, kāds, teiksim, vai mēs gribam tos politiķus, tas nozīmē, ja, piemēram, kāds nozares profesionāls iestājās partijā, es saprotu, ka viņš lielā mērā savu kvalifikāciju zaudē, jo viņi tad kļūst par politiķi, ja, bet tas ir slikti. Un, teiksim, ko es nemaz nezināju, bet ja Tieslietu ministrijas pārstāvi labi pastāstīja, ka izrādās, ka tiek jau runāt citās valstīs, viņas ir gājuši tālāk, mēs par to nerunājam, kad arī veselība un sociālā joma varētu būt ārpus politikas. Tā kā to es tiešām nezināju, bet es domāju, tas noteikti ir progresīvi un mēs līdz tā nonāksim. Tad vidas aizsardzības joma, kaut kā viņa nav nokļuvusi ārpus politikas, tā sevišķi labi. Tās iestādes ir pakļautas ministrijai, bet es domāju, ka tas ir vienkārši tāpēc, ka šī joma, diemžēl, Latvijā nav ļoti prioritāra sabiedrībā, un tāpēc sabiedrība nepieprasa, lai šī joma iziet ārpus politiķu kontrolas. Bet, es domāju, ka tas arī varētu ļoti labi būt, jo, teiksim, piemēram, kāpēc gan valsts vidas dienests nevarētu būt neatkarīga institūcija, ar ko viņš sliktāks. Tātad, kas no tā izriet? Vai arī, ko vajadzētu darīt politiķiem? Es domāju, ka varbūt daudz lasījuši daži. To labi parāda Bērta un Sederkvista grāmata Netokrātija. Es gan varbūt neesmu galām pārliecināts par to pašu netokrātijas ideju, bet par to, kas ir kāda politiķa loma, tur ir parādījis ļoti labi. Ja? Un tā politiķa loma ir pirmkārt veikt ceremoniālas funkcijas, un otrkārt, kas ir ļoti svarīgi, viņiem ir jānodrošina maize plašsaziņas līdzekļiem. Ja? Tad viņi varētu aprakstīt, kā viņi tur, teiksim, ģimenes dzīvi un tur viss tāds. Ja? Un tagad ir jautājums, vai šī manas piedāvātā sistēma, vai viņi ir ok. Un principā es gribētu teikt, ka jā, jo ja sabiedrība principā neuzticās, partijām neviens neuzticās, Saeimai gandrīz neviens neuzticās, ministra kabinetā, tur kaut kāds mazumiņš jau uzticās, laikam tāpēc, ka tur ir nepolitiķi iekšā, bet, protams, kā Knabim, Sābam un teiksim, arī Latvijas bankai tā uzticība ir daudz lielāka. Un, ja sabiedrība uzticās nepolitiskām struktūrām, bet neuzticās politiskām, tad es domāju, ka sabiedrībai ir taisnība, un tas arī ir jānodrošina. Paldies! Tad visas politiskās partijas jāizliedz. Nekādā veidā politiskām partijas ir vajadzīgs. Viņas tātad ievēl Saeimu, kurai ir ceremoniāls raksturs, un kā tāpēc, teiksim, tad būtu tavs piedāvājums ir tāds pats, kā aizliegt Anglijā, aizliegt karalieni. Ja? Protams, daži ekstrēmisti to grib, bet es nekādā gadījumā, jo bez ceremoniālām funkcijām faktiski varētu nebūt šīs valstiskās funkcijas. Tad līdz ar to nekādā ziņā tāds mans priekšlikums nav bijis. Austrālijā nesen bija referendums par to, vai atdalīties no Britu sadraudzības un no karalienes, bet tomēr vairums uzstīja, ka viņi karalienes pavalsnieki. Viņi negrib būt republikas pilsoņi. Tad arī savu lomu paliek. Apvienotā karalistē nesen bija referendums par vēlēšanu sistēmas maiņu. Justīja, ka viņiem esot vissenākā, visnegodīgākā, bet savējā, to viņi nemainīs. 2/3 nobalsoja pret maiņu.
Man bija viens jautājums. Jūs nosaucāt ļoti daudz jomas, kas iziet ārā no ministru kabineta un politiskās kontrolas. Jautājums, kas tur paliks iekšā? Kas ir tas, ko jūs gribat saglabāt ministru kabinetā? Es jau teicu, ka... Šī esēja pīrumēs. Es jau domāju, ka nevajag. Es varu paturpināt, kas tur paliek vispār vairs iekšā? Nē, nu labi, bet ar jautājumu. Es sāku dot vārdu. Tā. Tās tēzes, es gribu otro pusi. Ja nepolitiski, tad kāda šī vara būs, hipotēzē? Jo pašlaik arī man jau liekas, ka tiešām vara kļūst arvien nepolitiskāk, viņa kļūst arvien vairāk zināmu interešu, tā teikt, pārstāvjiem konkrētāk, banku, tā teikt. Banku speciālisti regulāri izsakās televīzija, banku kaut kādi speciālisti ir jau arī valdībā, un reizēm liekas, ka arī pati valdība jau būtībā rīkojas pēc to banku speciālistu ietekmi. Kādai būtu šai nepolitiskai varai jau no kurienes? Tas lūk ir jautājums, no kurienes. No nevalstiskā organizācija. Jā, teiksim, Bērts un Sederkrists izteica hipotēzi, ka tā ir netokrātija. Ja? Kas, piemēram, netokrātija viņa apzīmē tātad, kaut kādu lielo mediju kompāniju, internetu kompāniju, tādu konglomerātu. Ja? Tātad jūs izteicāt, ka bankas varētu būt. Ja? Teiksim, jau ir. Vai bankas sadarbībā ar netokrātiju, varbūt vēl kaut kas. Ja? Tātad, katrā gadījumā šī ir tā alternatīva, kas notiek, ja mēs vēlamies, ka politiskā vara nekontrolē situāciju. Ja? Tātad, protams, ir skaidrs, ka kaut kādas, ka tādā gadījumā to kontrolē citas ietekmes, un, ja, teiksim, piemēram, sabiedrība uzticās vairāk, teiksim, šīm citām struktūrām, tad ir šāds pārvaldes modelis. Tas ļoti daudz pamodinājis. Es secīju tādu vārdu, bet es arī izmantošu vienu repliku. Jūs runājat par to leģitimitātes ķēdi, ja, un kādreiz uzdevuši jautājumu, cik daudz var būt izņēmumu. Es runāju par to, ka ir sistēma un cik daudz var būt izņēmumu no sistēmas. Un es to salīdzināju sieru. Izņēmumi būtu caurums sierā. Ja. Tiem izņēmumiem nevar būt vairāk, kā mums no sieras smakai vajadzētu būt, ja nevar sastāvēt tikai no izņēmumiem. Tā, vai... Man bija jautājums. Man vienmēr patīk uzdot kādas 3 reizes jautājumu, kāpēc, kamēr tad būtu atbild. Tad man tas pirmais, kāpēc ir, bet kā tu domā, kāpēc ir šī te vispārējā nepatika pret politiku un pret politiķiem ļoti konkrēti. Un vai tur nav kaut kas atkal to iepriekšējo arī diskusiju pa vēlēšanām, pa visu to. Un vai gadījumā nav tā, ka vai nav iespējams tos demokrātiskās pārstāvniecības mehānismus mēģināt savienot ar kaut kādiem profesionalitātes kritērijiem? Jo es nezinu, teiksim, strādāju pašlaik, grasos pārcelties uz Kazahstānu, un pie Nazarbājevi tā, ka tur ir politiskais civildienas saucamais, un tas šausmīgi baigi visiem nepatiktu, ja mēs viņu teiktu, kad Eiropā, ziniet, politiskais civildienas. Tas kaut kas tāds, kas galīgi nav pieļaujams, un tur nav politiskā neitralitāte un tā tālāk. Tad ko nozīmē šis te? Tas nozīmē to, ka uz politiskajiem amatiem, lai pretendētu, ir jāiet cauri atlases sijāšanai. Ir patiesībā jāliek eksāmenis. Un tur kaut kā bez augstākās izglītības netiek iekšā. Vienkārši provocējot tālāk to, ko Enāša saka, vai tur nav iespējams ceļš šādā virzienā? Jā, par vēlēšanu sistēmām. Tas, protams, ir baigi garš stāsts. Es nesen lasīju, tagad aizmirstu to autoru, nenosaukšu. Viņš bija brits, un viņš teica, ka pamatā lielākā daļa no Lielbritānijas politiskām problēmām, kas ir samērā līdzīgas, ir radusies no vēlēšanu sistēmas, kur proti mažoritāri, un lai kaut ko Lielbritānijā saglābt, ir nepieciešams pāriet uz proporcionālu vēlēšanu sistēmu. Es domāju, daļai tā ir tā atbilde, ja? Principā, vēlēšanu sistēma, varbūt abstrahējoties no visa, protams, viņi var uzlabot un ir savu plusu un mīnusu. Mēs to varam droši vien jūs te analizēt, es tad nebiju klāt, bet vēlēšana sistēmas maiņa nekad nav fundamentāls risinājums.
Es atceros, es arī aizvies pēkšņi uzvārdu, viņam vārds bija Jānis, viņš ir latviešu stils, bet to vēlēšanu sistēmas maiņu kā iespējamo glābiņu, es neatceros, kurš pirmais to izdomā, tas viens no bīriņismiem, kad, ja jums negaršo desa, nav jēgas mainīt desa gatavošanas tehnoloģijas, turpināt grūst priekšā tos pašus sūdus. Tas jau nemainīsies. Viens labums varbūt ir vēlēšana sistēmas maiņā, ja to es esmu teicis, varbūt tāpēc arī mums ir jānomaina uz mažoritāru un britiem uz proporcionāli, ja, jo, teiksim, kaut kāda izmaiņa varbūt var radīt papildus cerības un vismaz uz kaut kādu brīdi uzticamību pieaugs. Tagad atgādināja 10. septembri šeit viesnīcā Latvija. Ļoti liela konferences par korupcijas novēršanu, vairākas dienas sākuma deklarēšana, tāda nopietna figureča bija, un to vakarā dzerot viskiju, mēs konstatējam, ka mums vienkārši jāapmainās ar vēlēšanu sistēmām, lai visi ķēdes atrisināt, gan Amerikā, gan Latvijā. Nu jā, bet tam ir savu loģiku īstenībā. Te jau divi temati pacēlās. Pirmais, tad teikt, kāpēc jūs domājat, ka Seimā obligāti vajadzīgas tā saucamās partijas, jeb akciju sabiedrības, kurš savā starpā ķīvējas un tā tālāk? Jo jūs tur zināt, kā notiek Saeimas vēlēšanas. Kāpēc tur nevarētu būt bezpolitiski ievēlēti cilvēki, to, ko pieminējat par Kazahstānu, par līdzību, ka visiem, kas nokļūst pie varas, ir pirmkārt jābūt atlasītiem. Atlasītiem ar kritērijiem, ar pazīstamību, nevis ar naudas un reklāmas palīdzību atlasību. Kāpēc jūs domājat, ka tā nevarētu būt? Kāpēc nevarētu mainīt tas vēlēšanu sistēmu, kurā partijām nav privilēģijas? Kāpēc Seimā arī nebija nostiprināts? Nu, tā būtu kaut kāda cita sistēma. Jā, teiksim, es piedāvāju to, ka Saeima, teiksim, ir tā kā vairāk ceremoniāla funkcija. Vēl varētu būt tāda sistēma, kad arī Saeima ir profesionāla. Teiksim, piemēram, deputāti tiek pieņemti konkursu kārtībā, ko nosaka konkursu komisija, tad vērtējot gan viņu pieredzi, gan tur visu tādu, ja. Un tad mēs iegūstam Saimu kā profesionāla institūcija. Nevarētu paslaidīt kamerās, ja kāds iedomāsies, ka tas tiešām iedzīgs. Tālāk nebija ticis. Es pagaidām aprobežojos ar ministru kabinetu, bet noteikti šī ļoti vērtīga ideja. Bet man liekas, ka šitie saks vēl vairāk. Kuri? Nu, tie profesionāli. Kāpēc? Kāpēc? Nē, nu knāps jau pastāvēs. Nē, redziet, te mēs nonācām pie tā, kas to sistēmu kontrolē. Ja to sistēmu kontrolē netokrātija vai bankas vai kaut kāda cita struktūra, kas to ir iecēlus un izveidojus, tad acīm redzot, ir samērā loģiski, ka viņi arī veic kaut kādu kontroli par tā, kā viņa ieceltā sistēma darbojas. Jo mēs tādām esenciālām lietām sākām runāt, man šeit svarīgi pateikt, varbūt daži to nav atskautuši, ka šajā patērētāja civilizācijā, kurā mēs dzīvojam, valda nauda. Nekad savādāk nav bijis. Un kāpēc notiek vēlēšanas, kāpēc veido partijas, lai šo naudas ietekmi pēc iespējas samazinātu. Ja? Un tā ķēze visticamāk ir bijusi tā, vienāk vienkārši esi ideālis, romantiķis, dzejnieks, varbūt neesi to pamanīt, bet tā ķēze bijusi tā, ka nauda izlauzusi iespēju savu interesi izpaust arī partijās. Un tad sanāk tā, ka pati tā, teiksim, ievēlēšana, tāpat nav sistēma, bet tā kārtība, lai pār 5% barjē, televīzijā jābūt tik un tik sižetiem, tas un tas ir jāizdara, tas viss maksā naudu. Un sanāk, ka partija vienkārši nevar pastāvēt, ja viņa kaut kur nesavāc šo naudu, jo partijas biedri paši tik daudz nevar savāt. Tā jau būtu baņķieru partija. Jā, labi, ja mēs akalējam pavisam nost no temata, tad, protams, to varētu regulēt jau nopietnākā veidā ar to, ka daļai ir šis valsts finansējums kaut ko risina, un nākošais solis samazināt vai aizliegt reklāmas elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, kas, teiksim, ir tas pamatzombējošais modelis, ar citu par to mēs šobrīd tieši lemjam, un to ir vienotība, un Nacionāla apvienība to ir iesniegusi, un tad pārējie tā kā spurojās pretī, redzēs, ko tas beigsies. Nāvis atbalsta, Tieslietu ministrija atbalsta.
Bet tā doma varētu būt tāda, ka nevajag, tas virziens šobrīd ir, manuprāt, drusku, jo mēs sākam just, ka nav pareizi. Nevar liekt partijām vispār naudu. Viņam tomēr ir jāsarunājas ar saviem vēlētājiem, ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet arī vēlēšanu starplaikos, un kustībai jābūt abos virzienos. Ja partija nauda ir mazāk pat priekšvēlēšanu laikā nekā vienas aplūses nosūtīšanai, viena vēstules nosūtīšanai savam vēlētājiem, tad tas ir stipri vien par maz. Tā kā kaut kādā veidā, es teiktu, ka svarīgāk ir tevis naudas mazums vai daudzums partijai, svarīgāk ir, lai vēlētājs pirms vēlēšanām zinātu, kurš ir īstais finansētājs. Līdz ar to varētu izdarīt savus secinājumus par to, kurš te būs labumu no šīs partijas. Bet ja aizliegs reklāmu plašsaziņas līdzekļos, partijai paliks vairāk naudas priekš šī tiešā mārketinga. Pirmā, bet iedomājas maksas reklāmu sabiedriskajos mēdījos. Notiek normāla diskusija, un starplaikā reklamē vienu no tās diskusijas dalībniekiem. Es nezinu, kā tavu māma, bet man jau neatšķir. Viņi to visu uztver vienā straumē. Nē, protams, var redzēt, piemēram, bagātākā partija varbūt izliks vairāk pūrnus uz ielām un nabadzīgākā mazāk. Kaut gan citās valstīs arī to reglamentē ļoti strikti, ja? Kad teiksim, tas pūrnu lielums ir ļoti, ļoti noteikts un viņi var būt tikai konkrētās vietās. Ja? Bet es domāju, ka to varētu arī nereglamentēt, ja, jo no tā tomēr, ka jūs ieraugat, teiksim, to šleseru vai, teiksim, kādu to ģīmi pie stacijas, tas tik šausmīgi zombējoša lieta nav, manuprāt. Bet to var diskutēt, ja, teiksim, savukārt tas, kad partijas, teiksim, tomēr viņām ir iespēja tur pabraukāt apkārt vairāk un dot kaut kāds lapiņas, to gan nevajadzētu nekādā veidā ierobežot, lai tur arī, protams, ir netaisnība. Viena bagātā partija var vairāk lapiņas nodrukāt, cita nē, bet es domāju, ka tas tā varētu arī būt. Tā. Pēter, kungs, jūs redzat, es vienkārši domāju, kurš pirmo reizi vēl gatavs pateikt kaut ko. Ir kāds, kurš vēl nav izteicies pirmo reizi ir kaut ko svarīgi pateikt? Tikai pierakstē. Labi, lūdzu. Par naudu partijai. Kāpēc partijai nav piedrunāta? Kāpēc partija, ko es neieredzu, jāfinansē no maniem un manu līdzcilvēku līdzekļiem? Kāpēc vajadzīgi kaut kā izvirzītas privilēģijas cilvēkiem, kuriem neuzticas? Kāpēc nevar būt vēlēšanas pilnīgi bez kaut kādām naudas tiesībām? Es atbildēšu ar līdzekļu. Ar atlas konkursu, kuru kāda, pieņemsim, kaut kāda izraudzīta, atlasīta komisija, kaut pēc centrālās vēlēšana komisijas vadībā. Es atbildēšu ar vienu līdzību. Pirms 11 gadiem man nācās kā īstenībā padzīvot pie laba paziņas prokuroru Amerikā un mēs parunājam arī par to, kā kļūt par tiesnesi. Un tajā štatā tiesnesi ievēlēs. Un teicu, klausies, Igor, kāpēc tu vēl neesi ievēlēs par tiesnesi, kur tu grāsties par to prokuratūru šeit? Atbildi ļoti vienkārši, līdz vēlēšanām nepieciešami $50,000. Un viņš jau tobrīd joprojām turpināja izmaksāt savu izglītību, jo viņa vecāki nebija tik bagāti. Izglītība ir labi, bet par to ir jāmaksā. Ja? Un tad sanāk, ka tas, ko ievēlē šādos štatos, vai slavenu cilvēku vārdu līdzniekus, kloniņas ir tā, ja? Un tad visāds jocības ir, reizēm pat vispār bez juridiskās izglītības, tāds kā pie mums Latvijā. Un ievēlē tos, kuriem ir nauda. Vai tas ir taisnīgi? Man šķiet, ka nē. Bet prasīt, ka mēs arī politiķiem veiksim tādas pašas pārbaudas testus kā tiesnešiem, tur ir viss kaut kas sākot psiholoģijas testu, noturību, veidot ar zināšanu pārbaudēm. Būtu diezgan jocīgi, jo politiķi, mēs taču ievēlējam tos, kuriem uzticamies. Kā tu iztūk, ar kādu mērokli, ar kādu testu tu izmērīs uzticību? Bet šitā nav taisnība, mēs neievēlam tos, ko mēs tieši tā. Es nezinu, ko tu ievēlēs, tas balsēt par tiem, kuriem tās nav taisnība. Tad viss, ko Ēnāks teica, apliecina, ka tas tā nav. Redzēt, kur būtu tā problēma, ja? Problēma, tad mēs jums varētu kaut kādā veidā ielikt, nezinu, no kurienes, ja, vai varētu, piemēram, arī Saeimu deleģēt no sabiedriskām organizācijām vai no kamerām, piemēram.
tā kā, teiksim, man liekas, ka Ulmanim bija kaut kas tāds idejā. Bet tā problēma paliktu tikai tur, kā šī ļoti profesionālā saima, kāda būtu viņa attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem. Jo, ja plašsaziņas līdzekļi līdzīgā veidā, kā šobrīd tiktu pie viņiem klāt, tad mēs varētu konstatēt, ka tomēr kaut kādā veidā ir gadījies, ka visi tie profesionālai cilvēki tomēr ir glēži un kaut kas tāds jocīgs. Un tad tas varētu arī neuzlaboties tā situācija. Bet, katrā ziņā es domāju, ka mēs noteikti šajā virzienā, ko jūs teicāt, ļoti arī virzamies, jo mēs tad arvien vairāk struktūras un paliek nepolitisks, un politiķi tā kompetences joma pa laimi paliek ar katru gadu mazāk, un gan jau sasniegs arī. Bet tas ir pilnīgi dabiski, jo dzīve kļūst aizvien komplicētāk sarežģītāk, līdz ar to tehnikrātiem jābūt lielākai ietekmei. Nē, tieši tā, tad principi to jau arī Berts un Sederklis norāda, ja, ka tas ir pilnīgi loģiski, un ka līdzīgi, teiksim, kā monarhija beidzās, ja, tad monarhija, kādreiz visur bija absolūtās monarhijas, pēc tam tās monarhijas pārgāja konstitucionālām monarhijām, un lielākās daļa, teiksim, attīstīto valstu monarhu funkcijas šobrīd ir tīri ceremoniāls. Tad mazāk attīstītās valstīs šur tur vēl ir, kad netik ļoti, kad tas monarhs ir kaut ko nosaka, bet pamazām arī tas zūd. Un līdz ar to, teiksim, modernā tehnokrātiskā sabiedrībā ir ļoti iespējams, kad arī, teiksim, ir loģiski un pamatot, ka politiķu funkcijas pamazām zūd un kļūst arvien vairāk ceremoniāli raksturs. Tā kā tas ir, pilnīgi normāls process noteikti. Jūs teikt, ka sabiedrība pati varētu mācīt organizēties tādā veidā, lai vienotos par saprātīgiem lēmumiem? Tas ir tāds, redzēt, es domāju, ka nav mums šobrīd nav līdz galam noformēts tās jaunās sistēmas, tas ietvars, kā tas notiks un kā tas var veidoties, bet, tātad, kā mēs redzam, tad ir Latvijas banka, viņa darbojās, un tad īpaši, teiksim, labi, tagad viena daļa apstrīd to politiku, bet, tā kā faktiski viņa funkcionē, ja? Un noteikts politikas ietvaros pietiekami efektīvi. Tātad līdz ar to arī virkni citu iestāžu, tas pats Knaps, varbūt netik ļoti efektīvi, kā mēs redzam, ir problēmas, bet, teiksim, sabiedrības uzticamība tur ir. Tad acīm redzot, ir kaut kāds noteikts varas līdzsvars, ja starp šīm iestādēm, starp sabiedrību kopumā, kurai faktiski, teiksim, daudz lielāka informatīvā telpa, ar plašsaziņas līdzekļiem, ar visiem Facebookiem, Twitteriem, kur mēs redzam, teiksim, daudz kas agrāk tāds paslīdēja garām, tagad tomēr ir plaši tiek izlikts priekšplānā, tā kā kaut kā tie mehānismi ir, bet kā šis jaunais, tāpēc es arī saku, teiksim, Berts un Sederklis netokrātija pat, teiksim, tas viņiem ļoti labi parāda, kā zaudē ietekmi vecā sistēma, bet viņi nelīdz galam parāda, kas būs tā jaunā sistēma. Tas bija, man likās, nepārliecinoši. Ja? Tā kā, teiksim, par to, kāda ir tā jaunā sistēma, uz ko mēs ejam, par to ir jādomā. Ja? Droši vien, ka tas nav tā tik vienkārši. Es kādreiz lasīju tādu Roberta Šeflī stāstījumu par Kranāju, es domāju, ka tas ir vai cik asprātīgi, tas nekad nevar piepildīties. Tas, ko tu stāsti šodien, tas ir nākotnes modelis, ko fantastiski pamanīju jau pirms pusgadsimta. Jā. Bet tās tiesības... Mēs varam kaut ko tādu, tagad iedomājas, ka viss tas no manis atkarās, jo šosmīgs manipulēt. Mēs varam pārēt kaut ko drusku vienkāršāk. Tad es runāju par pastāvīgajām iestādēm, es biju cerējis, ka ienāc runās par drusku kaut ko citu, jā. Es tieši runāju par pastāvīgām iestādēm. Jā, es nebiju domājis, ka es te panoju, tagad būs jāpāriet otrā pusē. Bet es biju iedomājies tā naivi, kad ienāc runās par vēl vienu principu, kas šobrīd Eiropā top, ja, tad pie tiem tiesību principiem, ko es pieminēju, 5 vispārējiem tiesību principiem pārējie tikai šo principu elementu. Ka pie tiem šobrīd pievienojas vēl viens princips, viņu dažās valstīs sauc par ekoloģisko vides, vai, es nezinu, laikam nav tikai zaļais. Es pat nezinu, kā latviski to precīzāk nosaukt, varbūt par to kaut ko var arī mums var pastāstīt. Tā diezgan zaļās lietas, viņas jau faktiski
kā mēs to paskatāmies, ja, jo faktiski tas nav tik vienkārši. Pieņemsim, mēs paņem, kas tā kā mans temats vairāk, man gribētu zaļo enerģētiku, ja, zaļo enerģiju, zaļo ekonomiku, kaut kā tā. Un faktiski, teiksim, piemēram, zaļā enerģija droši vien nonāk daudz lielākā pretrunā ar piemēram, ar dabas aizsardzību nekā, piemēram, fosilā. Piemēram, no teiksim, viena biologa viedokļa, ja, tātad viņiem viena gāzes koģenerācijas stacija foršākais, kas var būt, ja piesārņojums ne ļoti liels, un kokus viņš neizmanto, teiksim, vēja ģeneratoru ainavu nebojā, un tā, ja tā kā, teiksim, principā, faktiski arī tās it kā tās zaļās lietas nonāk, teiksim, diezgan lielā, dažādībā, un tas viens princips, kas ir ļoti interesants princips, ir sabiedrības līdzdalības princips. Ja? Un, kā saprot Eiropā? Eiropā sabiedrības līdzdalība saprot mēram tā, kad visiem ir jādod maksimālas tiesības izteikties, bet tas nav jāņem vērā. Jo nav svarīgi, ko tu izsakies, tas svarīgi ir tas princips, ka tev ir tiesības teikt, ja? Bet tas, ko tu saki un kas tur galā tiek nolēmts, nav svarīgi. Mazā reklāmas pauzīt. Valsts pārvaldes vienkārši likušies 8. pānta 2. daļa nosaka, ka sabiedrībai svarīgos jautājumos ir jārīko publiska apspriešana, un ja lēmums atšķiras no vairuma vai ievērojamas daļas sabiedrības viedokļi, tad tas ir īpaši jāpamato. Tam ir konkrēts juridisks seks šeit, sabiedrības līdzdalības nozīmē, ka jāizvērtē un ir sabiedrībai vēlreiz jāpastāsta, kāpēc lēmums ir savādāks. Ja tas nav izdarīts, kaut kā tīri procesāli un dēļ šāda veida lēmums nav spēkā, ja Satversmes tiesa akceptēs šādu koncepciju, tad varētu teikt, ka gandrīz nekas no tā, ko šeit pieņem no spēkā. Jā, bet sabiedrība, sabiedrība ir tā, ja, teiksim, faktiski sabiedrības viedoklis ir pret. Jo kāpēc? Tāpēc, kad vai jūs ceļat tur, teiksim, māju, manas mājas tūmā rūpnīcas, tur vēja ģeneratori, vienalga ko, vai atkritumu poligoni, ja jūs, samērā loģiski, es jau neesmu pret šo atkritumu poligoni, bet, lai viņš nav pie manas mājas, un līdz ar to, teiksim, sabiedrības interesi var būt divi, viņi vai nu ir pret, vai tās intereses nav. Ja izdodas atrast tādu vietu, kur točni tūmā nekā nav, tad arī sabiedrība nenāk uz sabiedrisko apspriešanu, un tad visi pārsvarā ok. Ja, teiksim, tur kāds tūmā dzīvo, tad viņš ir pret, un tad ir jāpieņem tas lēmums, vai ka, teiksim, tas plašākās sabiedrības intereses ir atsver to, ka tam, kas tur blakus dzīvo, viņš ir pret, apmēram kā tas notiek. Kā vajadzētu? Bet līdz ar to faktiski tās pašas sabiedrības līdzdalība, ja viņi kļūst, zināmā mērā par fikciju, ja, jo tad ir, tur varētu to, ka varētu arī to līdzdalību, viņi būtu pilnīgi skaidri jau arī pašā sākumā, ka visi tie, kas ir apkārt, ir preti. Ja, Bet nevar teikt, ka fikcija, jāpatrenējas un tad laika arī kaut ko sasniedz. Un, teiksim, spilgts sasniegumu piemērs varētu būt akti faktiski nokūst. Eiropā mēs to neratificēsim, es to tev tagad redzu. Nē, šī gadījumā es pastāstīju varbūt par tādā kā būvniecības iecerēm, ja tas mazliet bija šaurāka joma. Ja, sabiedrība tomēr kaut arī grib dzīvot labvēlīgā vidē, tāpat laikā arī bērti aizbraukt, visu infrastruktūru, un tas viss kaut kur ir jāizvieto, ja, un platjoslas internetu, tam arī kaut kur kaut kas jābūvē, kaut kādam starojumam ir jābūt. Un tas, ko es teicu, ekoloģisko principu, ir vidas tīrības principu, ka šobrīd rodas tā ir tā kā tāda, ka šobrīd tiek vienkārši formulējas, materializējas. Tas ir tikai reāli, jo mēs zinām, ka tāds būs vēl viens no vispārējiem tiesību principiem. Tas, ka ir, teiksim, materializēšanās laiks, kas ir nepieciešams šai domai. Tā doma jau ir vispārēji. Jo tā ir atbildes reakcija uz to, ka mēs aiz saviem pēstečiem atstājam milzīgas mēslu čupas. Mēs neesam tiesīgi to darīt. Un faktiski Enārs Neviļš visu laiku par to arī runā.
Jo mērs var būt dažādi, sākot ar fiziskiem tādiem, ko tāpat nepārstrādā vai ilgi to dara, un beidzot ar informācijas plūdiem, ko mēs šeit saražojam, kuros vairs nevar atrast racionālo graudu. Un cilvēks, kurš skatās televīziju no rīta līdz vakaram, tas tieši tā iespējas sekas uz viņu psihisko struktūru tieši tāpat kā līmes ostīšana, nekas savādāk nav. Bet tas arī drīkst pajautāt sīkāk, cik tas princips tikai veidojas, vai tas aptver tikai tas, kas ir tīra vide, kā tu to saprots, tīru bez mēsliem, vai tas aptver arī to domu, kad mums ir vajadzīgi tur tas, ko Ainārs minēja par zaļajām enerģijām, ka mums ir jāizmanto šīs te zaļās enerģijas. Tas ir jautājums tikai par paudžu skaitu, pret kurām mēs jūtam atbildību. Vai tikai pret saviem mazmazbērniem, vai arī pret viņu mazmazbērniem. Jo doma, ka var neizmanto zaļu enerģiju, nozīmē, ka civilizācija izbeigsies vispār. Jautājums tikai par cik paudzēm. Jā, tur ir jautājums, ko mēs aizsargājam. Vai mēs aizsargājam ekosistēmu kā tādu, vai mēs aizsargājam konkrētu tur civilizācijas attīstību, jo, ja mēs aizsargājam ekosistēmu kā tādu, tad zaļā enerģija, tur vēl ir jāskatās, kas tur ar viņu notiek. Nav nekas kaitīgāks ekosistēmai kā zaļā enerģija. Labi, tad tās princips spriest, un visticamāk, ka tam sekos vēl kāda neatkarīga iestāde, kā mēs viņus saucam. Ja, tāpēc varbūt labi vien ir, ka toreiz satversmē neierakstījās šis 58. pāns plānotajā redakcijā, jo toreiz zaļās lietas vēl tādā, vai vides tīrība, vai atbildība pēc, taču priekšā nav, kā mēs to principu saucam, toreiz vēl nebija tāda vispārēja doma, ka tas varētu būt tiesība princips ar augstāku juridisko spēku nekā jebkura likumdevēja griba. Toreiz tā doma vēl nebija. Un es teiktu, ka ir vēl viena lieta, kas varbūt ikdienā mēs nepamanām, ka tas bija arī domājot par šiem iespējamiem izņēmumiem no satversmes 8. panta. Tā varētu būt joma, ko, ja pasaka vārdu kultūra, iedomās, ka tas ir ka te runa ir par kultūras ministrijas atbildības jomu. Nē, vārds kultūra aptver krietni plašākas lietas, un faktiski viss šī patērētā civilizācijas vērst uz to, lai kultūra aizstātu ar sūdiem. Un šeit ir nepieciešama kaut kāda finansiāla injekcija, saprātīga politika, lai no šādas patērētājas sabiedrības saražotajiem mēsliem izkāpītos ārā, kamēr tas vēl ir iespējams. Un visticamāk, arī šajā jomā nākotnē varētu būt kāds pastāvīgs iestādes. Un te mēs arī galīgi neesam sadziedājušies, bet domāšu, es gribēju pieminēt par to, ka faktiski nav tā, es varbūt par maz runāju par neatkarīgām institūcijām vidas jomā, jo tomēr ir vidas pāraudzības valsts birojas. Ja, viņam ir dažādas funkcijas, bet tā skaitā viena no tām funkcijām ir apstiprināt ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumus. Un tad faktiski šī, un būs viņa pārsūdzības funkcija, arī, teiksim, apstrīdēšanas funkcijas pārsūdzības, ja, tātad virkni citām lietām vidas sektorā. Ja, tātad faktiski šis vidas pāraudzības valsts birojas, viņš arī, teiksim, ir jau diezgan daudzus gadus maksimāli ir bijusi centieni veidot viņu iespējami tā kā neatkarīgi, tā kā nepakļautības, pāraudzības iestādi un tam līdzīgi. Tā pāraudzība, pakļautība diezgan nosacītas lietas, bet principā tā kā domāšu par to neatkarīgo iestādi un faktiski arī Orhusas konvencija runā par šo neatkarīgo. Tas ir tas, kas atrast rūpēsies ielā 19. Viņš ir atrodās tur, bet tur arī valsts vidas dienests atrodās, vidas pāraudzības valsts birojas. Es atceros, viņiem bija tās interesants saīsinājums. Pēc viena semināra uzdevumā ar Cepurītu un Kreklīnu, tur saīsinājums bija VIP. Es atceros, ka Spānijā staigāja apkārt tādā veidā. Tas ir vēl cits. VIP ir vidas investīcija fonds. Nē. Fonds tas noteikti bija, to es atceros. Nu, VIP taču ir kaut kāds P beigās. Es nezinu, kādā veidā viņi pie tā nonāca. Viņiem ļoti interesanti iznāca skaidrojums. Daži burtiski aizmirst, daži pielīdz. Kas? Labi, es atvainojos par savu labi. Bet darīsim tagad tā. Es saprotu, ka cilvēki daudz nāk šeit, lai varbūt uzzinātu, vai sameklētu. Visticamāk, nevis tāpēc, ka priekšnieks atsūtīja, bet tā pārtraukumā pat aizgājuši prom, bet tāpēc, ka gribu saņemt atbildi uz kādu jautājumu.
Visticamāk, tā ir kāds jautājums nodarbina, uz kuru vajag gribētu saņemt atbildi. Pa vēlēšanu sistēmām mēs jau izrunājāmies un pirms 2 nedēļām jau, un